1. oktobrī tiks atklāta jaunā Alders Latvijas basketbola līgas sezona. BK Valmiera savā laukumā uzņems principiālos pretinieks no Jēkabpils. Pirms sezonas starta iepazīsimies ar BK Valmiera spēlētāju karjeras augstākajiem sasniegumiem un ar basketbolu nesaistītiem talantiem. Esmu 4-kārtais slamdanga konkursa dalībnieks, 3-kārtais slamdanga konkursa uzvarētājs un pagājušā gadā nācās piekārtais Jānim Tīmam un Kailam Apsītim. Bet tā kā iepriekšējos 3 gados sanāca pietiekami labi nostartēt. Tāds spilgtākais notikums noteikti ir Daugavpils slamdanga konkurss, tas bija 2012. gadā. Tur es uzskatu sanāca parādīt tiešām izcilu sniegumu un varētu būt, ka tas sniegums tieši tajā konkursā bija viens no maniem vispār labākajiem. Noteikti tās varētu būt 2. Tā ir Katara, kur bija pagājušajā gada ziemā, un šajā vasarā es biju Filipīnās, kur piedzīvoju neaprakstu, neatkārtojumu atmosfēru un cilvēku mīlestību pret basketbolu. Noteikti tā ir lieta, kas ir iegājis dziļi manā sirdī. Iela basketbols ir noteikti neatņemama manas sastāvdaļa kā basketbolists, un esmu tajā pavadījis jau, laikam, sanāk, šī bija 6. vasara. Varbūt šajā vasarā nesanāca piedalīties tik daudz, jo vairāk bija slamdanga konkurss, bet noteikti iela basketbols vienmēr paliks lieta, pie kuras es gribēšu atgriezties un brīvajā laikā uzspēlēt. Mēs te valde esam pabeiguši Rīgas Tehniskās universitātes transportbūvju fakultāti, tā kā abi esam ceļbūves inženieri. Ārpus basketbola man pašam liekas, ka es ļoti labi dziedu. To arī daudz citu draugi man teikuši. Salīdzinoši, protams, ne jau salīdzinot ar kaut kādiem profesionāliem mūziķiem, bet priekš tāda amatieru dziedātāji, man liekas, es tīri labi dziedu. Jā, tas uzreiz man asociējās ar U18. Izcīnījām bronzas medaļu ar čaļiem. Tāds, viennozīmīgi tas bija tāds tajā laikā tāds lielākais sasniegums man, vismaz tālā un Latvijai. Tāds, principā tāds pirmais lielais sasniegums manā karjerā, ko man asociējās. Tās datums. Jā, tas ir arī, jau gadu vēlāk, U19. Latvijā tas bija tāds liels pasākums savā ziņā, principā pasaules čempionāts. Tāda rēta iespēja tādā piedalīties, spēlējām pret tādām valstīm kā Kanādu un Austrāliju. Vienīgais, atceros vēl tāds neliels sarūktinājums, kad nenostartējām cik labi, kā vēlējāmies paši. Slamdanga konkurss saistās ar to, ka pats bieži viņos piedalos, principā patīk tāda konkursa, patīk tā atmosfēra, kāda tur valda. Principā patīk sacensties labākiem dankeriem ar Kristapu, ko tagad vienā komandā spēlē. Viņš tagad labākais Latvijā. Jā, cenšos viņam turēt līdzi, principā tagad treniņos, varēšu sacensties ar viņu biežāk. Olimpiskais cenšums saistās ar līdzstējiem, liela atbalsta, principā ar Valmieras sirēnu klasisko, kas tāda, diezgan skaļi dzirdam laukumā visu laiku. Un, principā, jā, tāda ļoti mājīga zāle, principā, jau esmu ieties un labi šeit. Grūti teikt, es domāju, ka principā sportoju vairāk, principā visu, ko sportoju. Viegli atlētika mazliet padodās, kā tagad mums Raids, treneris saka, ka jāiet uz augstslēgšanu, jā. Tas varbūt tāds, kas vēl varētu padoties mazliet, bet tā laikam, kad principā nezinu, īsti nē. Man ir viens tikai, un tas pats ir izcīnīts Valmieras sastāvā. 2003.–2004. gada sezonā spēlēju Valmierā pie trenera Ojāra Melderu. Tad arī ar daudziem džekiem kopā, kur bija Edmunds Elksnis un Māri kopā spēlējām un izcīna pirmo vienīgo Latvijas jaunās līgas čempionu titulu. Tā kā rāda filmās, tā arī ir. Ir forši, ir silts laiks un principā var ceļot diezgan viegli. Visu laiku tikai šorti un tēkrekls. Un tas, ka cilvēki draudzīgāki ir, kad ārā ir silts laiks. Un principā nav jāuztraucās par to, par kaut kādām blakus lietām. Viss tā čilīgāk ir, kā saka, moderni. Pret ko es esmu spēlējis? Ir daudz. Es biju komandas biedrs Dienvidkalifornijas universitātes laikos ar Nikolu Vuseviču, kas ir Orlando Magic tagad. Es esmu spēlējis pret pret Antoniju Benetu, kas bija pirmais
pirmais draft picks pagājuši gadu. Kas vēl ir bijis? Tagad tā īsti nenāk prātā, bet bija Shanes Larkins. Arī pagājuši gadu draftēja viņu pirmā raunda beigās no Miami Universitātes. Ir sanācis pret NBA spēlētājiem. Esmu spēlējis arī 5 pret 5. Treniņu spēle bija Demars DeRozans. Tas ir skaidrs, ka man mamma uzvarētu pilnīgi noteikti. Viņai, ja nemaldos, joprojām pieder cēsu rekords 83 sodi pēc kārtas, kas vēl nav, man liekas, neviens nav tuvu pat pienācis tam visam. Tas ir vispār neapspriežams jautājums ģimenē. Mamma kādreiz izaicina uz sodiem, tad es nemaz nepiekrītu, tur nav jēgas. Kāda man ir vēl talanta ārpus basketbola? Es agrāk spēlēju akordeonu. Vienā brīdī biju 6. klasē, biju 3. labākais akordeonists savā vecuma grupā Latvijā. Tas man ir muzikāli augstākais sasniegums. Atmiņā ir palikusi pati pēdējā spēle, kur bija sanākuši uz spēli vairāk nekā 3000 skatītāji, man liekas. Olimpiskais centrs bija pārpildīts, skatītāji bija visur, pat uz balkonu un lejā, pilna zāle. Un, kad pienāca pēdējās minūtes un mēs bijām priekšā un visi jau cēlās kājās un saka, bļaut, Valmiera, tas bija arī diezgan īpašs brīdis manā dzīvē. Tas bija ļoti neaprakstams sajūts iekšā. Un, kad noskanēja beigu signāls un viss skrēja centrā, gan spēlētāji, gan visi skatītāji, tas bija ļoti, ļoti tāds īpašs notikums. Eirolīgas kvalifikācija sajūtas bija neaprakstāms, ja godīgi. Ienākot lielā zālē, ieraugot visas tās Eirolīgas emblēmas, Eirolīgas bumbas, ko nesen esmu skatījies televizorī, pašam nācās piedzīvot īstajā dzīvē. Viss tā Eirolīgas mūzika, tā himna. Visi tie spēlētāji, protams, bija ļoti liels satraukums, tāpēc arī spēle arī sanāca diezgan nepārāk labi, jo bija ļoti liels satraukums iekšā sevī, kā būs spēlēt pret tādiem grandiem. Tā kā bija ļoti interesanti. Pats pirmais, kas man palicis atmiņā, kad spēlēju pagājušajā gadā, tas ir pret CSKA un tas ir Krističs. Jo šo spēlētājs mājās skatījos CSKA spēles un tieši skatījos, kā šis spēlētājs darbojās un likās. Un tiešām ļoti labs centru spēlētājs, kaut es varētu tā kaut kad līdzināties viņam un spēlēt tādā pašā līmenī. Tad neilgu brīdi pēc tam nācās spēlēt pret viņu. Tad bija kā bija. Šahs tagad vairāk pagātnē palicis. Agrāk diezgan nopietni nodarbojos. Spēlēju Valmieras čempionāts, rajona čempionāts šaha sacensībām starp skolām. Sasniegumi arī bija ļoti labi. Bija pirmās vietas starp skolām, rajona čempionātos. Arī piedalījos dažādos turnīros starp dažādiem senioriem, pieredzējušākiem šahistiem. Tā kā bija ļoti interesanti. Talanti, es nezinu, vai var nosaukt par talantiem. Māku diezgan labi zīmēt un spēlēt akordeonu. Esmu pabeidzis gan mākslas skolu, gan mūzikas skolu.